šo nevajag teikt nevienam. Šito tu katu ārā no šitā podkāsta. Ēdināšana kultūras iestādēs, kas ir kaut kādā nereāli, neadekvātā kosmosā. Aktiera profesionālisms vēl ir izaugsmes stadijā. Tad ir, zinām, izaicinājumi. Un es tikmēr eju tā garām, un viņi tā arī neatcerējās, nekā mani sauc, jo vienīgais, ko viņi pateica, tas bija tas tur, Dāmas un kungi, kārtējais Prātspēļu podcasts, un šodien man viesos ir Gints Anžāns. Gints Anžāns, Dēls teātra aktieris un arī tagad izpilddirektors. Tā ir, jā. Labdien, smalltalks ir beidzies. Jā. Gint, kā tas nākas, ka tu no aktiera esi palicis jau par vadītāju? Tas korelē ar notikumiem dzīvē, respektīvi ar to, ka es esmu jau 2 bērnu tētis. Apsveicu tevi. Paldies. Un es gribēju satikt savus bērnus. Jo esot tikai aktierim, tāda iespēja gandrīz vai nav, vai ļoti maza. Mēs esam no rīta līdz vakaram mēģinājumos, un pēc tam vakaros izrādēs. Un tad es domāju, ka es varētu satikt savus bērnus tikai no rītiem. Tad es viņus satiktu no 7:15 līdz 15:09. Tajā posmā tur brokastis, sataisimies, ejam uz dārziņu. Jo pēc tam viņus izņemtu kāds cits, gulēt noliktu mamma, ja man būtu vēl izrādes, atnāk mājās viņi jau guļ. Un tad es teorētiski, ja es strādātu tādā režīmā, kā es strādāju pirms tam, tad es savus bērnus nesatiktu principā. Un tāpēc, ņemot vērā, ka man tas ir ļoti būtiski, es savu dzīvi mēģināju sakārtot tā, lai man tas work-life balance izdodas šāds, ka es varu spēlēt vienu jauniestudējumu gadā teātrī, paņemt kaut kādus projektus, darbiņus, bet sestdien būt ar bērniem, būt vakaros ar bērniem, cik vien iespēja. Tu esi diezgan ražīgs, tev ir daudz lomas seriālos, lomas teātrī, plus vēl balss maskā. Kā bija balsī maskā? Tas taču vispār bija. Es pa to periodu, kad tu tur piedalījies kā dalībnieks. Sākotnēji jau es piekritu, domāju, būs baigi interesanti nevienam to nestāstīt. Un mans vienīgais arguments, kad kaut kādi tuvākie cilvēki sāka turēt aizdomu par to, ka tas varētu būt es. Vienīgais, ko es teicu, man nav televīzija. Tas uzreiz tā, droši vien viņam nav televīzija, tas nav viņš. Bet sieva nevarēja pārdzīvot, ka es viņai neteicu ļoti ilgi, jo tas, ka neviens nevar zināt. Bet tie mēģinājumi tur bija tik daudz, un tas grafiks tāds, ka random sievai, kuras eju tagad uz 7 stundām, kaut kur vienkārši tāpat. Bet tā bija ļoti interesanta pieredze, un beidzot varēju dziedāt to, ko es gribu, nevis to, ko kāds tur režisors vai scenārists paredz. Varēja pašaut vaļā, un redz, kā veiksmīgi. Klausies, bet seriālos filmējoties, tu taču arī vienā dienā veselu kaudzi ar epizodēm iefilmē, ne? Latvijas seriālu situācijā tāda ir, ka plānotājiem ir ļoti grūts darbs, tāpēc, ka seriālā pārsvarā filmējās aktieri no vairākiem teātriem, ne tikai Rīgā. Tad ir jāieplāno, jāatrod tā viena diena, kad tiek, piemēram, konkrēts aktieru sastāvs, un tad tajā dienā tu filmē tur vienu epizodu no 1. sērijas, vienu no 97. vienu no 54. Un tu pats nemaz nezini, par ko vispār ir seriāls. Jo, tu esi pakļauts grafikam un plānošanai vairāk nekā kaut kādai secībai loģiskai, lai spētu izsekot kaut kam. Tāpēc ir, tā kā tu saki, ir viena diena, cik tur stundu maiņu, un tad tu vienkārši ražo. Bet kā to visu tekstu var atcerēties? Vai tā ir pilna improvizācija, kas tur notiek? Tas jau ir viens no populārākajiem jautājumiem aktieriem, kā to tekstu var atcerēties, bet tas jau mūsu darbiņš tāpat kā. Pieļauju, ka tu, vadot prāta spēles, daudz kaut ko atceries un iemācies, un tev kādreiz dzīvē kāds kaut ko pajautā, vai tu kaut kur brauc, un tas taču ir tas un tas, un visi domā, kā tu to zini? Starp citu, tas ir tad, kad es aizēju uz kādām erudīcijas spēlēm, tur pie Ivo uz Lielisko piecinieku vai uz Vipiņu. Tad ir tā, ka ir jautājums, un tu pēkšņi saproti, ka es to zinu. Kā? Nezinu. Vai arī tiešām kaut kur tu brauc, un tas fakts kaut kur izpaudās. Tā kā Grausta miljonārā tajā filmā. Man ir līdzīgi, es zinu kaut kādas lietas, kaut kādus faktus, tikai tāpēc, ka man kāds kaut ko ir izstāstījis. Vai ar mani tas dzīvē ir noticis, negluži esmu to apguvis no enciklopēdijas vai kaut ko citu pētot, no dokumentālajām. Arī, bet ļoti bieži tikai dzīve tevi iemāca.
Man viena no spilgtākajām atmiņām par teātri ir par izrādi, ko tu man ieteici noskatīties. Tu biji ar vēl vienu aktrisi kopā, un jums no visām dekorācijām bija tikai viens kups. Nu, tāds ir, kā viņi sauc? Es neatceros, kā tu izrādi sauc tiešām. Bet man viņa iespiedās atmiņā ar to, ka jūs bijāt divatā uz skatuves ar to kubu. Visa Dailes teātra lielā skatuve bija pilnīgi tukša, bet tajā pašā laikā jūs viņu pilnībā piepildījāt. Un man likās ļoti interesanti, kā jūs, kā personība, spējāt arī to skatuvi piepildīt, jo viņa nebija tukša, viņa bija pilna ar jums. Paldies tev, pirmkārt, jā. Otrkārt izrādi sauc Elpa. Treškārt tiem, kas skatās, klausās šo podcastu, izrādi joprojām ir Dailes teātra repertuārā, tā kā droši... Tā tiešām fantastiski, man ļoti liela iespēja atstāja. Gaidām ciemos. Vienīgi tagad mēs no lielās zāles esam pārnesuši šo izrādi uz jauno zāli. Tāpēc, ka toreiz tas bija Covid formāts, un tas bija arī diezgan mistiski no mūsu viedokļa, kad spēlēja izrādi, un 1000 sēdvietu zālē sēž tikai 150 cilvēki, jo vairāk nedrīkstēja, un tas bija tāds, kā Dmitrijs Petrenko pareizi nodefinēja to žanru, ka tā ir divvientulība klātienē. Nu, bet izrādes iespējas, es pieļauju, ka ir līdzīgā mērogā arī jaunajā zālē, jo, nu, tas pats tukšums un divi mazi punktiņi, kas mēģina kaut ko mainīt šajā pasaulē. Jā, tas ir viena no lietām, kurā es aktieru sabrīnoju, ka viņi spēj to piepildīt, jo, kā es tev iepriekš teicu, man ir bijusi viena izrāde, no kuras es esmu aizgājis projām, jo pat neskatoties to, ka bija daudz aktieri, viņi nespēja man ieinteresēt. Gadās, bet, nu, vienmēr jau tas atcitās par tādu gaumas jautājumu, zikā. Tu aizies prom, es palikšu, un tu, Edī, tu palaidi garām. Tu vispār, jā, tu nesaproti, ko tu zaudēji, un tu saki, man liekas, ka tu kaut ko nesaproti no mākslas. Tu pats arī esi kādām izrādēm? Jā, cik vien iespējams. Mēs bijām tikko aizpagājušā nedēļa ar sievu un draugiem Latvijas Nacionālajā operā un baletā uz tādu divcēlienu baletu Kaktusi. Un, nu, dejas žanrā es neko labāku savā dzīvē nebiju redzējis. Es iesaku katram, kam ir iespēja aiziet uz Kaktusiem, tas ir jāredz, jo tas bija tiešām wow! Nav latviešu valodā tāds vārds, kur tas bija tur grandiozi, neticami, es nezinu. Tik iespaidīgi es stāvēju kājās pēc izrādes plaudēju, un cilvēki citi iet pēc mēteļiem, un man ir tāds, tā kā jūs redzējāt to, ko redzējāt, kur jūs ejat? Kas notiek? Bet tas bija fantastiski, fascinējoši. Tas ir jāredz. Dāmas un kungi, esiet sveicināti Prāta spēļu podkastā, jeb kā mēdz teikt, raidierakstā. Šodien man ciemos ir uz Harija laboratoriju Gins Ančāns, un mēs arī viņu bišķiņa pamocīsim labākajās Prāta spēļu tradīcijās. 3 uzdevumi. Man bail. 3 uzdevumi būs jāizpilda vienkārši. Varbūt tu esi redzējis pirmo uzdevumu TikTokā. Nē, es neesmu TikTokā. Opā. Nē, nav man TikTokā. Nē, es tur esmu, man ir. Savu būs pilnīgi pārsteigums. Nu tātad viens no Prāta spēļu, īstenībā vienīgais no Prāta spēļu cilvēkiem, kurš to darījis dzīvajā, tas ir Edijs. Viņš gāja uz ielas cilvēkiem prasīja, lai izskaita naudiņu zeķē. Tev būs 2 minūtes laiks iebāžot roku zeķē, izskaitīt, cik tur ir. Pēc taustas vienīgi. Kāda valūta? Eiro. Nu, tu prasi, man tur jāskaita dāņu naudā. Ko es teicu? Tā, aiziet 1, 2, 3, un tev ir 2 minūtes, lai izskaitītu, cik mēs esam iebēruši ar vienu roku. Nu, labi, tur. Tā, nē, es labi, vienu roku, labi. O, šī interesanti. Cik interesanti tagad jāizdomā, kas bija. Kas? Kuram ir? Tā, labi, būs šī... Nē, pagad, tur ir vai nav? Cik ir laiks pagājis? Jā, 1,5 minūtes. Labi, būs... Pagad? 100 punktu kaut kāds apčakās, tāpēc jāpadomā vēl bišķiņ. Labi, tā, mazliet. Tā... 2 centi. Vajadzēja pogi ielikt. 4 centi. 6 centi. 7 centi. Tā minūte. Tātad 3 eiro, 10, cik teici, 17 vai? Jā. 3,27. 3,27. Tā, nu tu iekļāvies gandrīz vai laikā. Labi, te ir 10. 3,27.
3. Te jau ir 3,50. Tie piesnieki, ok. 20. 27. Nu, tad tuvu. Cik te ir 3, 50, 73. Nu, kāda starpība? Nu, es domāju, kāda ir starpība? 3, 20. Šī būs, es kļūdījos par 43 centiem. Jā. Nav slikti? Vispār nav slikti. Pirmais uzdevums ir izpildīts godam. Mēs ar sievu bijām aizgājuši uz milzas izrādi, kas bija. Mēs izgājām ārā, es sievai saku, klausies, ko tu domā? Viņa saka, vēl neesmu gatava runāt. Jā, un ļoti tāda provokatīva, teiksim tā. Un man, godīgi teikšu, man patīk aiziet uz izrādi, tad, kad tu izēj ārā un tev ir par ko padomāt, ka viņi liek tev aizdomāties. Protams, tas ir vērtīgi, ka mēs raisam skatītājos iespēju diskutēt. Radām intrigu vai skandālu kaut kādu, vai aizķeram kaut kādu stīgu. Tas ir lielākais kompliments. Kā tev pašam patīk kādas lomas spēlēt? Jautrās, komiskās? Zini, kā man ir, es vienmēr priecājos, ja katra loma kaut kā paplašina to spektru man kā aktierim. Es esmu spēlējis gan to. Un man nav tāds mīļākais žanrs, kas tagad būs vai drāma jāspēlē, un pēc tam vēl dzējām. Un tāds, nē, tas ir kārtējs izaicinājums. Savukārt tur komēdija žanrā atkal ir iespēja sevi pārbaudīt, kā tu šajā žanrā, cik veikli tu proti ar šo žanru tikt galā, lai skatītājs būtu apmierināts un viņai arī būtu silta sirds pēc komēdijas noskatīšanās, un viņa acīs, tu kā aktieris tāpat netiec pazemināts kaut kāpēc, jo jāprot aptvert tā paleta. Dēls teātris šobrīd ir iekļuvis starptautiskajā tādā savienībā, MITO 21, ja nešaubos saucās. Ko tas nozīmē priekš Dēls teātri un priekš mums Latvijas kā skatītājiem? Dēls teātrim tas ir milzīgs pagodinājums, ņemot vērā to, ka šajā apvienībā tu nevari iestāties ne ar kādu dalības maksu, neko. Tevi uzaicina, un ja tevi uzaicina, tad šo pārējo dalībnieku acīs šis teātris atbilst šī brīža augstākajiem standartiem un vērtībām. Un teātris tiek novērtēts ne tikai teātra trupa, bet tas teātra izaugsme, teātra spēja mākslu piedāvāt ne tikai savā valstī, bet arī izvest ārpus. Un, tie kriteriji un kategorijas, kurās varētu saukt, kāpēc tas ir pagodinājums, ir ļoti daudz. Kā skatītājiem, manuprāt, ir mazliet taisnāk mugura, ka tu ej uz teātri, kas ir viens no šobrīd top teātriem Eiropā. Un Latvijai savukārt lepoties, ka Latvijas teātru plejādē ir teātris, kurš atrodas starp šiem visiem. Tā kā tas ir liels sasniegums, jautājums, cik daudz par to runā. Un, protams, ka nav tā tagad, mēs ejam uz šo teātru uzreiz, tad tu kā, parādiet tagad. Man šķiet, ka šis pagodinājums ir līdzīgs kā Michelin zvaigzne restorānā, jo Michelin zvaigzni nepiešķir, un tad restorāns pēkšņi nepārmainās un nekļūst. Tagad mēs darīsim visu šādi. Viņi dara visu kaut kādā konkrētā kvalitātē, viņi par šo saņem Michelin zvaigzni, un viņi turpina tāpat arī to darīt, un cilvēki nāk to pieredzēt. Nevis to bija vienkārši foršs restorāns, lūk, tev Michelin zvaigzni, un tagad mums ir Michelin, tagad mēs darīsim visu citādāk. Filozofija otrādāk strādā, un manuprāt, tā ir arī vērtība. Man bija tā iespēja paviesoties Maks Cekot restorānā pēc Michelin zvaigznes saņemšanas, un es biju tieši visvairāk sajūsmā par to, ka tā tad šādi tur viss notika arī pirms tās zvaigznes. Tas nav aiziet uz restorānu, tas vesels tāds kulinārs piedzīvojums, izrāde, tāda garšu baudas, tāda komunikācija ar to personālu un pašu šefvāru, tāds once in a lifetime opportunity. Tāpēc šis ir pagodinājums gan skatītājiem, gan Latvijai, gan Dēls teātrim. Tu pieskāries ēšanas tēmai, un mums ar sievu, parasti, kad mēs apmeklējam šādus kultūras pasākumus, arī svarīgi ir apmeklēt bufeti pārtraukumā. Un tad mums ir lašmaizīšu kritērijs. Pēc tā, cik foršas lašmaizītes ir, tad mēs vērtējam, cik forša bufeti ir. Kā tev ir? Mani katreiz
pārsteidz cenas, kādas, zinot to, cik maksā izēvielas. Es pats mīlu gatavot ļoti. Un es zinu, cik maksā baltmaize, es zinu, cik maksā smēriņš, un es zinu, cik maksā lasis, es zinu, cik maksā citrons, un zinu, cik maksā pipari vai citronu pipari, vai kā tur uzkomplektē to maizīt. Un zinu, cik šādas lašmaizītes par, piemēram, 10 eiro es varu uztaisīt mājās, tātad, piemēram, vismaz droši vien 40. Un tas izmaksās tikpat, cik viena lašmaizīte kādā no kultūras iestādēm. Man katru reizi tāds, nevar būt. Bet, kā teātris, pareizi tu saki, tu aizvien, jāpaņem uzkodiņas kaut kas, un, protams, ka tu to iztērē. Man sieva nesen ar savu mammu un manu meitu bija uz, neminēšu konkrēti, bet bija aizgājuši baudīt kultūru, un viņas par starpbrīža šo te kulināro pieredzi samaksāja vairāk nekā par biļetēm. Tas liecina par kaut kādu mistisku kultūras elementu, kā ēdināšana kultūras iestādēs, kas ir kaut kādā nereāli, neadekvātā kosmosā. Es tev izstāstīšu, kur tā lieta ir. Tur ir ļoti īsts laika periods, kurā tu vari realizēt šo produkciju. Un tev ir diezgan noteikts darbinieku skaits. Un tātad tev par šo periodu ir jāspēj apmierināt gan šo te klientu vēlmes, gan izmaksas sekt un arī nopelnīt kaut ko. Es jau to visu saprotu, bet, ja tu esi tādā izdevīgā lokācijā kā Dailes teātris, tad nav pārsteigums, ka vispelnošākā Mārtiņa Beķerē Latvijā ir tā, kas ir Dailes teātrim pretī, jo starpbrīdī cilvēki tip pāri krustojumam, čak, maizītes un apakaļ. Un viņi par to pašu naudu dabūs 60 maizītes. To es nezināju. Iedomājies. Es tik zinu to, ka, teiksim, tā, kad izrāda beidzās uz Lausnām, var neiet. Jo tur ir drausmīgā rinda. Jā, bet Dailes teātrī ir, manuprāt, ļoti brīnišķīga inovācija, kā iespēja pasūtīt uzkodas un dzērienus pirms izrādes un starpbrīdī. Aplikācijā līdz ar to tu iznāc starpbrīdī, tev nav jāstāv rindā, tev jau viss ir sagatavots. Es tikai negribēju nevienam to teikt. Vēl joprojām tas ir pieejams un cilvēki to izmanto. Tur tāds skapis ap lauktiņiem, tur ir tavs numuriņš, tu iznāc un skaties, visi stāv rindā un tu mierīgi malko savu dzērienu un skaties, kā visi stāv rindā. Tieši tāpat darām. Piedod, Edī, bet tagad vairāk cilvēku to izmantos. Nē, tā tiešām ir forša opcija, un es atklāšu tev varbūt maz noslēpumu, tas nav tikai Dailes teātrī. Es nezinu, vai... pastāst, kur vēl ir. Wi-Fi ir Nacionālajā teātrī. Tas tur, kur mēs esam bijuši. Ļoti labi. Bet tur nav aplikācija, tur mēs parasti uzreiz, pirms mēs pieejam, mēs paņemam savu kūciņu, savu lašmaizīti, savu kafiju, un pasakam, ka mēs starpbrīdī arī gribēsim, mēs pasūtam. Šo tev nevajadzēja teikt. Šito nevajadzēja teikt? Šo tev nevajadzēja teikt, jo šo neizmanto cilvēki. Mēs darām tāpat, bet šo nevajag teikt nevienam. Šito tu katu ārā no šitā podkasta. Aplikācija fine, tas ir visiem pieejams, bet šo viltību nekad nesaki nevienam, kā man tu pats to zini. Jā, jo šits ir riktīgi forši. Jā. Klausies, es tajā izrādē, Milis, es skatījos, viņi tur kaut ko ēd un kaut ko dzer. Alkohols īsts? Pēc taču valsts iestāde kāds īsts. Bet pīpē taču īstas cigaretes. Īsta meistarība. Cigaretes pīpē īstas, jo es neesmu dzirdējis par veselīgām cigaretēm, līdz ko tu dzirdēsi, pasaki man. Neesmu dzirdējis. Tāpēc apkārt ceļa nav. Esot kaut kādas tur salvijas vai kādas tur, bet tā vienkārši vēmt gribās. Kaut kad, es zinu, kaut kādā esmu procesā. Dzirdējis, ka salvijas... Tas ir narkotikas kaut kāds. Varbūt, bet to mēs arī nedrīkstam, kā valsts iestāde. Tāpēc ir vienkārši laicīgi jābrīdina skatītāji ar zināmiem simboliem un informāciju, kā uzskatu smēķēs. Smēķē un lamājās. Bet ir arī daudz piemēri, kā var nesmēķēt uz skatuves. Tā pašā laikā spēlējot, kad tu smēķē, skatītājs vienkārši pieņem šos noteikumus. Kurus iepriekšreiz to redzēju, šķiet, ka jaunā Rīgas teātra izrādē vēstures izpētes komisija, kur ir cigarete, kur ir šķiltavs, viņus aizšķil, bet vienkārši neaizdedz cigareti. Man nav kā skatītājiem tā, ko viņš nepīpē pa īsto. Tā kā tu saproti, kāpēc tas notiek, un tas ir teātris galu galā. Tāpēc, bet ēdiens ir īsts, vai ne? Ēdiens ir īsts, jā. Tā kā būtu jocīgi alkohola vietā dzert kaut ko citu un ēst putuplastu maizītes. Tas arī nav veselīgi gluži. Tagad dosimies pie otrā uzdevuma. Prātspēlēs tu zini, jo tu esi gājis, ka jāsaka pareizās atbildes. Jā. Man tev būs uzdevums sekojošs. Redzēsi 30 attēlus.
katrā sekundē viens attēls, un tev jāpasaka, kas tas nav. Līdz ko tu pasaki, kas tas ir, diskābeles ir. Pagaid, ir kaut kāds pārbaudījuma attēls, lai saprotu noteikumu? Vienkārši kas tas nav, kas tas nav. Ej, galīgi. Tā, kas tas nav? Apstādinām laiku. Kas tas nav? Pagaid, izstāsti piemēru. Tu vienkārši redzi krūzi, un tu saki, tas ir lācis. Nē, man jāsaka, kas tas nav. Nu, ja? Tu redzi krūzi, pasaki, tas ir lācis. Tu redzi... Bet man jāsaka, kas tas ir? Nē, kas tas nav. Nu, tad te parādās krūze. Tu saki, lācis. Man jāsaka, kas tas nav. Nevis, kas tas nav. Pagaidi. Tas nav, ķipa, tu rādās krūzi, un es saku, tas nav lācis. Tā, man jāsaliek prāts pareizi. Tātad, ja parādās krūze, man jāsaka lācis. Nu, sakot, man jāsaka kaut kas cits, nevis tas, ko es redzu. Jā, tieši okay. Tā. Labi, redzi? Vajag paskaidrot. Tā, 3, 2, 1, aiziet. Kas tas nav? Lapsene. Ārbūs. Nūja. Zeme. Pīrāgi. Avots. Dagunrādzes. Spidermans. Labēlīgais tips. Krējums. Mašīna. Bija gan. Mario. Pankūkas. Ezelīts. Zīvis. Un apsveicu. Tu teici 30. Jā, tas ir labi. Šitas ir ļoti labi. Šis ir rekords. Okay. Mums ir diapazons no 1 atbildes, no 1 līdz 15. Okay. Pāriem tur ir 8, 9, tā kā šitas ir okay. Šitas ir teicami. Te jau sanāk, ka izrādēji ir ēdiens, var arī paēst. Nu, ja paveicās trāpīties tādā izrādē, kurā tev saucamie dilstošie un ēdamie rekvizīti, tad jā. Kas ir dilstošie rekvizīti? Tie, kuri, piemēram, desa. Nu, ja izrādē desa, kuru tu apēdi, tad tas rekvizīts nav tāds, ko tu pēc tam vari aiziet, nolikt plauktā un atnest atpakaļ uz nākamo izrādi. Tas ir jāpērk pa jaunam. Nu, mēģinājumos arī tas pats viss notiek? Vai mēģinājumos jūs tomēr atkarīgs no izrādes budžeta. Vai mēs varam atļauties arī mēģinājumos lietot īstu ēdienu vai izmantot iztēli. Bet šad tad vienkārši aizvieto kaut ko. Vienkārši jāpārbauda kaut kas, tad tas nekas, ka tur nav lašmaizīte, bet ir vīnoga. Lai tu saproti, ka tur kaut kas būs un tu to ēdīsi. Bet par mums ir labi rūpējās darbiņā. Jā. Jūs tur paši aktieri taisat to ēdienu vai jums atrast? Nē, mūsu brīnišķīgās rekvizitoris visu sagatavo. Jā. Nav gadījies tā, ka kaut kas pārsālīts? Manā pieredzē, nē. Vai arī, ja tas ir, piemēram, sarežģītāks kaut kāds, tad, piemēram, palūdz teātrā kafejnīcā, bufetē. Sagatavot kaut ko, lai galvenais jau, lai aktierītim labi. Ko jūs darat ar ziediem, kas jums tiek atnesti? Jūs visus uz mājām nesat? Nu, kā kurš? Man mājās tomēr ir sieva un meita, viņas priecājās. Es pirmais priecājos darbā, pēc tam aiznesu, pēc tam viņas priecājās. Mums ir dubults vai trīskārši prieks par ziediem. Un tie, kas ir regulārāk apmeklētāji un zina, ka man, piemēram, par ziediem labāk garšo kaut kas cits, tad viņi atnes kaut ko maisiņā. Ir tāds atsevišķs speciālais raiders, jā, teiksim, mēs ejam uz to izrādi, tur būs šis aktieris, viņam labāk to... Nē, es jau vairāk runāju par draugiem un paziņām. Viņi zina, ka ziedi, protams, ir sievai un meitai, bet ja viņi grib mani tieši iepriecināt, tad viņi nes kaut ko citu. Skaties, kāda ir tā ziedu pasniegšanas kultūra? Jo es atceros, kādreiz teātrī vairāk tiem ziediem nāca. Tagad viņus tā kā mazāk vai man vienkārši tādas izrādes patrāsās? Nezinu, tas ir atkarīgs, manuprāt, no teātra apmeklētāju kaut kādas pieredzes, kā viņi ir audzināti. Teiksim, viņus kā maziņus veido uz teātri, vai viņu vecāki vai radinieki, vai kāds, kas viņus veido uz teātri, dāvināja aktieriem ziedus, vai viņš šķiet, ka tas ir kaut kas, kas būtu jādara, vai tas ir pieņemts. Jo nevienmēr tas tā notiek. Bija teātrī tāds viens vīrs, kurš no zālē gan sēdēja starp skatītājiem un vienmēr kliedz, metiet viņiem naudu uz skatuves, nedāviniet viņiem ziedus. Un tā, man liekas, tā teātra kultūra veidojās, tāpat kā apģērbs. Jūs zini, ka tu aizej uz katrā konkrētā teātrī ir kaut kāda ģērbšanās kultūra, zinām, bet, kā piemēram, operā, jā, vai Nacionālā teātrī, redz, cilvēki ir vairāk sapucējušies nekā Dēls teātrī vai Jaunā Rīgas teātrī, kur bišķiņ vairāk casual.
Tas ir ar laiku, tas ar laiku ir vienkārši tā izveidojies, jo gan Nacionālā teātra, gan operas interjeras to paģēra. Nu, tāds smalks tomēr, ja, un gribās, negluži neies tur treniņu tērpā. Savukārt Dēls teātrī, Jaunajā Rīgas teātrī, vēl kaut kur citur, mazliet brīvāk. Tur var neiet kā kalsaitā gluži. Tā arī tāda kultūra, ko, starp citu, var redzēt arī bērnos. Es braucu izņemt meitu, viņa nesen bija uz Salas Vārdenes salas vasarniekiem Nacionālajā teātrī, un es gaidu. Un nāk ārā tie bērni, un tu redzi, ka viņi no Nacionālā teātra visi bērni, visi ir kā izlaidumā, visi ir skaistās klētās meitenes un puisīši, kurpēs, laķenēs, visi ir, tāds, viņus jau audzina tajā teātra kultūrā, nevis vienkārši aizjām kaut kur, un tas būs tas pats, kas mājās, vai uz atrakciju parku aizbraukt. Klausies, Gint, ir bijis tā, ka izrādes laikā kāds skatītājs ļoti agresīvi traucē izrādē? Es esmu pieredzējis Nacionālā teātrī, pats esot skatītājs zālē. Es aizmirsu izrādes nosaukumu. Es atceros, ka tu spēlēji Ivars Puga un Indra Roga. Un tur viens skatītājs kaut ko vienkārši sāka bļaut un traucēt un komentēt. Un vienkārši izrāde tika apturēta. Un Ivars Puga no skatuves pateica, palīdzēt šim cilvēkam, lūdzu, izkļūt no zāles. Momentā nāca tālāk publika apkalpojušais personāls un izveda šo vīrieti no zāles. Un tieši bija aina uz skatuves, kur viena no dāmām aiziet prom. Viņi filmu bišķi patina atpakaļ to izrādi. Viņa atkal iziet pa durvīm, un Puga izrādes ietvaros. Viņš saka, briesmīgs cilvēks. Labi, ka mēs katrs tikām no viņa vaļā. Viņš ielika to izrādes kontekstā un dabūja aplausus par to, ka tas tikko notika realitātē un adekvāti tika noreaģēts. Bet manā pieredzē gluži nē. Dēls teātrī es neesmu pieredzējis tādu brutālu... Tu tomēr kulturāli cilvēki un patīkami. Jā, protams. Klausies, ko tu dari, ja tu tekstu aizmirsti? Ir tā gadījies tā? Skatos tām lielām acīm uz partneriem, un mans iekšējais monologs ir piedod, kā tūlīt būs. Es nezinu, dažādas taktikas, dažādas situācijas. Kolēģi bieži vien palīdz, saprot, viņi redz taču tavās acīs, ka nebūs. Ja mēs viens otram kaut kā mēģinām palīdzēt. Mums nesen bija izrāde, uz ko arī starp citu droši nāc apskaties, saucās Vēl pa vienam. Un tur ir otrajā cēlienā tāda trajektorija, kas ir Laurim Dzelzītam tā jāšķērso bez traucēkļiem. Un Dainis Gaidels aizmirsis par šo trajektoriju, un viņš tur stāv priekšā. Un es redzu, ka viņš stāv priekšā, un Lauris nekustās, tāpēc, ka viņš nevar uzsākt to kustību, jo Gaidels tur stāv. Un es viņu aiz rokas, rādu glāzi, un es viņu aiz rokas, viņš nāc pasties gaismā. Un viņš redzu, ka viņš man skatās, ko tu dari, tas nav tā kā iestudēts. Un tikai tad, kad es viņu parāvu malā un sāku rādīt glāzi, un tajā brīdī, ka Lauris viņam iet garām, viņam tāds, un viņš tā, paldies. Tā kā tu norēģēji, tā kā mēs ķeram laukumu, tad mēs mēģinām viens otram palīdzēt, un lai kopīgais rezultāts būtu tāds, kāds bija paredzēts. Tas tāds foršs komandas darbs. Jā, absolūti. Bet savstarpēji sadarbojoties, veidojas taču kaut kāda ķīmija arī ar šiem te aktieriem, un ir tā ar vieniem vieglāk spēlēt, ar citiem grūtāk. Vai jūs esat tik lieli profesionāļi, ka principā tas ir vienalga, ar ko spēlēt un kā? Tu ļoti pareizi pateici. Tas ir atkarīgs no profesionālisma. Un tas nav par to, ka man personīgi ir kādu vieglāk vai grūtāk, bet ja tev pretī ir profesionālis, tad ar viņu ir spēlēt patīkami, viegli un labi. Savukārt, ja konkrētā aktiera profesionālisms vēl ir izaugsmes stadijā, tad ir, izaicinājumi. Kā ir ar jaunajiem aktieriem? Šobrīd ir kaut kādas spožas zvaigznes, ko tu gribētu izcelt? Man nav bijusi iespēja redzēt pietiekami daudz jaunos aktierus Latvijas teātra pasaulē, lai es varētu atbildēt uz šo jautājumu, jo jauno kolēģu ir pietiekami daudz visos teātros. Vēl jautājums droši vien būtu jāuzdod pirms tam pretī, kuri skaitās tā kā jaunie, cik gadus viņam jānostrādā teātrī, lai viņi skaitītos jau tur vidējās paaudzes un tam līdzīgi, bet es domāju, ka man ir vēl jāredz ļoti daudz, kas, tad tu man uzaicini vēlreiz pajautāšu. Mēs pēc gada uz nākamo mierīgi, taisīsim. Es centīšos redzēt pēc iespējas vairāk. Tu esi daudzpusīgs aktieris, un tu minēji, ka tu
šobrīd pat tik, cik administratīvā darbā esi, tad tev mazāk laika izrādēm sanāk varbūt kaut kas jauns, kaut kas interesants, kur tu teiktu, Edī, nāc obligāti šito apskaties, es tur būšu fantastisks. Jā. Decembrī, 19. decembrī man aprit 40 gadi, kopš es staigāju šīs zemes. Un es jau gadus, ja nemaldos, 7 plānoju stand-upu. Kā stāvizrāde vai kā to sauc. Kā kurš, un man tas šķiet tāds labs žanrs, kurā sevi pārbaudīt. Un žanrs, ko es pats baudu, ko es pats skatos gan dzīvajā, gan Netflix platformā. Un ļoti rūpīgi krājot stāstus šos 7 gadus, un arī, protams, stāstus no bērnības, jaunības un visiem saviem dzīves laikiem. Es domāju, ka man ir pietiekami daudz informācijas, ar ko es varu dalīties, ar kuru skatītājs var pēc tam identificēties un paklausīties, kā man ir gājis. Man šķiet, ka daudzi, principā visi stāsti ir tādi, kurus ir grūti pat uzrakstīt vai iedomāties. Vienkārši tie notikumi ir bijuši, un tev šķiet, tas ir cilvēkiem ir jādzird. Man liekas, tas stand-upa burvība, ka viens no žanriem ir tiešām kvalitatīvi mācīt un spēt izdomāt jokus vai humoru uzrakstīt kā labam dramaturgam. To es līdz tam man vēl ir jāaug, bet pietiekami krāšņi un kolorīti izstāstīt, kā tev ir vienkārši gājis un kas cilvēkiem varētu šķist amizanti vairāk vai mazāk, visticamāk, ka vairāk. Tad to es vēlos pārbaudīt. Un tad profesionālā komandā mēs kopā gatavojam šo materiālu. Nonācām pie tāda, manuprāt, jau loģiska lēmuma, ka šim stand-upam ir jānotiek Dailes teātrī, jo tās ir manas otrās mājas, un galā esmu nostrādājis jau vairāk nekā 10 gadus. Tāpēc, ja pareizi atceros, tad 17., 18., 19., 20. šajos datumos notiks stand-ups ar nosaukumu Aperacetamols, vakars bez galvas sāpēm. Aperacetamols apvieno 2 mūsdienu populārākās zāles, Aperol Spritz un paracetamolu. Ja mēs tikai saliekam to vienā, tad ir vainu. Un īstenībā pilnīgs nosaukums ir Aperacetamols XL, kā lielā glāze, un te pašā laikā XL ir romiešu 40. Tik, cik man paliek. Tā kā ir umbaigi viltīgi. Bet līdz ko būs info par biļetēm un tam līdzīgi, tad pērciet, nāciet. Mums kopā būs jautrs vakars. Stāstam nav jābūt patiesam, tam ir jābūt interesantam. Tāds ir tāds teiciens. Arī manā dzīvē ir daudz interesantu stāstu, kuri arī ir patiesi. Un tāpēc, kad es ar draugiem runājos, viņi saka, nē, Edī, tā nevar būt. Es saku, nē, tā tas tiešām bija. Jā, tur tā lieta, bet stand-ups jau redz, manuprāt, skaisti iespēja apvienot interesanto ar patieso. Jo jebkurš interesants stāsts, ja viņam ir tomēr apakšā, ka tiešām tā notika, un tu nevari to, tu nemelo tiešām, kā saka, true story, tad uzreiz, man liekas, tam ir cita vērtība, jo tu stāsti uzreiz to citādāk. Citreiz ir tā, ka tu skaties aktieri un tu saproti, ka tu viņam netici tam, ko viņš tur stāsta. Tev ir dzīvē arī tā bijis, ka tu netici tam, ko stāsta? Mums jau vispār grūti ir paskatīties tā atsvešināti, uzreiz skatāmies profesionāli, vēl kaut ko noķeram, vēl kaut ko pamanām. Bet, protams, ka tāds termins eksistē, un tas jau ir atgriežoties mazliet atpakaļ pie tā profesionālisma un ar to saistīts, cik tu patiesi spēj būt. Es tev izstāstīšu, kā es pie šīs atziņas atnācu. Mēs ar mammu braucam uz Rūjienu un pa ceļam klausamies dažādas dziesmas. Viena no dziesmām ir Mirdza Zīveres, es aiziet nevaru. Un mamma saka, ka, ir bijis tā, ka viņa šo dziesmu dzirdējusi dzīvajā citas mūsdienu izpildītājas izpildījumā, un viņa saka, jā, ir dzied forši, viss labi, bet ir tā sajūta, ka neticu, teiksim, Mirdza Zīvere, kad viņa dzied, viņa pilnīgi tik izjust, ka tu vari pat saskatīt to, par ko viņa dzied. Tas ir līdzīgi, jā, bet vēl bonusā šīm te dziedātājām no tā laika biedrinēm, kas Mirdzai Zīverei, piemēram, Margarita Vilcāna, Nora Bumbierā, Kukulē, visi šī plejāde. Tur vēl tomēr nāk arī tas vēsturiskais
un politiskais konteksts kopā. Nu, brīdis, kad šī dziesma tika radīta, kad dāmas to dziedāja, arī tev iedod spēcīgāku sajūtu, bet absolūti klausoties šīs te leģendas, tu dzirdi citādāk. Bet tajā pašā laikā ir mūsdienu dziedātājs, kurus spēj iznest šo te message. Es nesen dzirdēju vienā notikumā, Ieva Karevica dziedāja Stabulnieka dziesmu, ko pirmā izpildīja Margarita Vilcāna. Un, nu, es pēc tam noklausījos oriģinālu, nu, tad būtu diezgan līdzvērtīgi, es teiktu. Piemēram, Elīna Gluzunova, kad dziedāja Ziemeļvējā, tad man likās, ka neviens foršāk par Olgu Reids, ka to dziesmu nevar nodziedāt, bet man liekas, ka viņi pārdziedājas ir riktīgi superīgi. Tas bija šovā, vai ne? Kāds pāris gadus atpakaļ, man liekas, ka es arī to dzirdēju, ja nemaldos, tad es vēl, taisnība, es biju vēl sociālajos tīklos, un es šķiet pat viņai uzrakstīju cieņas apliecinājumu ziņu par to izpildījumu. Tā ir, jā. Un tagad dosimies jau uz īstajām prāta spēlēm, kur jāpasaka būs pareizi. Okay. Būs atbilžu varianti, bet tev man būs jāpasaka mutiski. Un tad jau es nolēmšu, tā ir pareizi vai nav pareizi. Līdz ko tu zini atbildi, spiedz zaļo pogu. Ir kaut kāds laiks vai ne? Vienkārši? Nu, tur būs laiks, bet mēs jau paši viņu kontrolējam. Labi. Pārdaugavā atrodas vieta, kuru sauc Ulamula. Kas ir visraksturīgākais šai vietai? Vienmēr, es 30 sekundes izmantošu arī, lai pateiktu, ka vienmēr fascinē, kur jūs uzzināt faktus un atrodat jautājumus, liekas, ko jūs vienīgais zinat par tādu vietu? Ir vismaz vēl viens onkulīts, kurš zina, kas tur notiek. Ulamula. Ulamula, tas ir, ja brauc. Tas pie Bieriņiem. Super, palīdzēja riktīgi. Jā. Tas ir pie Mārupītes. Mārupīte spied kaut ko pēdējā sekundēs, mini vismaz spied. Nē, nu minēju, tas skaidrs, tā kā plāts spēlēs mošu trāpīšu. Nu, ūdens tilpe. Tilpe, jā, bet nebūs. Nē. Tas zini, kas ir? Akmeņdārs. Protams, ka akmeņdārs tas ir. Kurš gan to nezina? Nosauciet, kurš variants atbilst iekārtai, kura saskaņā ar konspirāciju teoriju piekritējiem tiek izmantot, lai kontrolētu laikapstākļus. Un pārvērstos par ieročiem. Skynet. Iekārta. Lai kontrolētu pārvērstos par ieročiem. Tā ir konspirācija. Jā, es teikšu B, jo droši vien, ka tur tā abreviatūra ir to konspirācijas teoriju piekritēji izdomāts kaut kāds, ka tas ir tas, kas dara to un to. Nē. Nu, tā varēja būt. Tā varēja būt. Tā varbūt man te būs No. rakstīts, kas tas tāds ir tieši. Es ceru, to man jāiemāca kaut kas. Tas ir High Frequency Active Auroral Research Program. Tas ir tas H. Tas ir tas, kas nav pareizā atbilde. Tas ir tas, kas ir pareizā atbilde. Tā ir pareizā atbilde. Jā, tu trāpīji. Uzmet man zaļo ķeksi, lai es esmu droši tiešām. Zaļo ķeksi, bet lūdzu. Jā! 32 Vismaz viens punkts. 32? Jā. Kā jūs uzskaitat punktus tagad tenisā? Random? Tev 15, 30, Pilnīgi 40? random spēle. Okay. Tālāk. Nice. Labi, nav slikti. Okay. Leonardo DiCaprio savu pirmo Oskaru saņēma par lomu filmā Cilvēks, kurš izdzīvoja. Nosauciet ar kādu dzīvnieku viņš cīnījās. Lācis. Lācis. Redzēju filmu. Man liekas, Wall Street cilvēku ar viņam vajadzēja iedot. Man patīk, kā viņš tur tēloja. Ne, par katru filmu vajadzēja iedot. Vienkārši citiem arī jāsaņem balvas kaut kā. Viņš ir super labs. Ai, šitas skaists jautājums. Pie kaut kādas jūras, kas kur zem Es domāju, būtu pārāk vienkārši. Reiz vientuļā krastā tie tikušies bija viņš Daugavas laivnieks, kam strauji puks sirds, tā meitene jauna prieks acīs tai mirdz. Un te mēs bišķiņ esam aizvietojuši to vārdu, kas ir... Kas ir? Es ir dzintars, es domāju, dzintars nav asbests, melasa ir kaut kāds augs, bet visādi var būt. Pirolīts, tas ir laikmets, sukcinīts varētu būt. Kaut kas dzintara, kaut kāds citādāks nosaukums, pirolīts. Droši vien, es teikšu D, pie sukcinīta jūra. Pie sukcinīta Kas jūra. kurzevi ir, jo pirolīts, man ir sava Asbests, tas nav noteikti melas, tas ir cukura sīrups. Jā, un pirolīts, tas ir vispār. Laikmets, vai ne? Tas nav. Kaut ko es zinu, Sveiciens tev pie punktiem, ka tiki. Jā, pie sukcinīta jūra. Kurš ir autors? Vienkārši zilbes nesakrita, ne? Nevar izdziedāt tik labi. Ne?
Kurš ir autors pasakai, kuru iedvesmoja šo zīmējumu? Karalis. Karalis taču Zinu ir, pasaku, jā, bet... Karalis taču ir pliks. Ai. Tas būs tāds, tiem bija šausmīgāk. Te nav nekāds 50-50. Spied. Labi. Viens vai otrs. Starp kuriem tu domā? Starp Hans Christian Andersen un Charles Perrault. Tas arī būtu 50/50. Nu, ja? Tikai man tikai nepiedāvā, kad izmet kaut ko ārā, bet tomēr Nē, šitos ir izmest. Bija- Es tev varu pateikt priekšā. cits. Vai man Labi. žēl? Nav. Tev žēl. Man vispār nav žēl. Charles Perrault. Lai ir. Un Ai! Hans Kristians Kas Andersens, pats- Karalis taču Pats ir pliks. sevi apšaubīja. Vajag dažreiz bērna naivam un drosmi, lai pateiktu, Jā, kā izskatās jā. patiesībā un ir lietas. Tā ir. Kuri no šiem nav putni? Tu. Krīkļi, līs, klīs. Nē, apakšā ir tas skaidrs, bet krīkļi un pašu sajūtu spilves. Krīkļi. Zini, es teikšu tāpēc, ka krīkļi izklausās pēc putniem. Tāda varētu būt. Tie būtu arī man divi varianti. Tev taisnība. Spilves nav. Okay. Tie ir augi. Spilves ir augi. Septītais, kur Paga, ko? finišē? Kas bija? Kas? Augi. Visvarēs. Spilves bija augi, Jā, un krīkļi putni. jā. Bet tu parādīji kaut kādus tur bumbuļus, Nu jā, no augi. kuri nav putni. Nav putni, jā, es Jā. saku, aizdomājos. Jā. Viss normāli. Tāpēc 6 komandā vajag cilvēks, jo viens kaut kur var aizpeldēt, tā kā es. Kur finišē Tour de France sacensību dalībnieki? Nav nejausmas. Kur viņi? Vienkārši tu paprastīji, kur viņi brauc Francijā. vai ne? Jā. Pie mazās pilsētas, tas ir pārāk plašs jēdziens. Avēnijā, Elizējas lauki, pie Pompidou centra. Pēfiļu torņi, kur viņi brauc? Es droši vien kaut kādus finišus esmu redzējis, bet tur parasti ir mazā arciņa un daudz cilvēku un nerāda, kur tas ir. Tur vajag droši vien daudz vietu un pie Pēfiļu torņa grūti aizslēgt ciet ielas. Avēnijā, Elizējas lauki, es teikšu. Te bija tāds riktīgs pavadiens, izšķetināts. Nu, Lūdzu, re, kur lūdzu. Ir taisnība tev, ir Jā? taisnība. Nice. Ļoti labi. Pasies 220. Tu teici, minimums 1 punktu var dabūt. Es jau varu iet mājās, un šis kārtībā. Nē, tev vajag vismaz ap 400, lai tiktu topā mūsu. Jā? Jā. Ok, cik jautājumi ir? Vēl 3. Ai. Es esmu bagāts un pieder viss, kas ar mani ir noticis. Zinu, paga. Nē. Tur pirksti kaut kā skenē? Es domāju, jā, kurš ir. Viņš ir dēls. Viņš nevar rakstīt tik sen. Bet labi, Māris Čaklais. Māris Čaklais. Aiziet. Tās būs 300 punkti. Varbūt jāatbildēs Tā ir. pareizi uz to, ko mēra dioptrijās. B. Optisko lēcu stiprumu. Vēs. Un tas ir brīlis, ja tu uzreiz zini. Ražu no 1 hektāra. Aiziet. Specifiski. Un 10. pēdējais jautājums. Kurā sporta veidā treniņa inventāra elements sauc par bumbieri? C. Boksā. Boksā. Nu, paskaties uz beigām. Kaut kas sanāca tomēr. Lai iekļūtu topā, man bija jābūt 400 vismaz. Jā, ap to kaut kas. Ir! 471. Lūdzu. Es tev apsveicu, tu esi uzvarējis šajās prātas spēlēs. Paldies, šis bija forši. Bija patīkami atgriezties. Tas kā es uzvarēju īstajās prātas spēlēs ar komandu? Kādā iespēja? Nu, nē. Tur nāk pārāk. Tur atnāk cilvēki, viens, kurš zina visus zvaigznājus, viens, Jā. kurš zina visas upes un ezerus, viens, kas zina visu vēsturi. Visas dziesmas. Jā, un tad viņi vienkārši tā kā šitas ir, viņiem maz neatbild visi kopā. Viņi tā kā šis ir tev, pat tiec galā. Un tas viens tur vēsturnieks, cerams, ka būs pareizi. Nu ko, 471 punkts. Rezultāts pa vidam. Augšējā daļiņā tomēr, bet pa vidam. Bet tā iet arī mūsu komandai prāta spēlēs. Mēs esam priecīgi, ka mums labi gāja un ka mēs neesam pēdējie. Tie ir mūsu kritēriji galvenie. Tu neesi noteikti. Ots. Nu ko,
Paldies par spēli. Paldies tev. Paldies, ka iegriezāties arī jūs skatītāji Parādu spēļu podkāstā un tiekamies jau nākamajos raidījumos. Es tev izstāstīšu no savas bārmeņa dzīves vienu stāstu. Tur bija tā, ka tas notika nevis ar mani, bet ar manu kolēģi. Mēs strādājām viesnīcā Latvija, un viens nāk ātrāk uz darbu, otrs nedaudz vēlāk. Un es atnāku, un mans kolēģis Kaspars Balodis, viņš saka, klausies, kas man tikko notika. Atnāk Džeks, liecās ar naudu, sauju naudu pāri pie manis un saka, paper mani. Un viņš no sākuma nesaprot, par ko ir runa. Viņš saka, paper mani. Un tad beigās viņš saprata, ka Džeks liecas ar monētām. Lati toreiz vēl bija, ka viņam vajadzīgi ir paper money. Un viņš savā somu akcentā vienkārši gribēja pateikt, ka samainīt uz papīra naudu. Paper money viņam vajag. Es ļoti gaidīju, kurš šis aizies. Es domāju, tas ir tikpat labi. Tātad lobby bāra īpašnieks uzvārdā Papermanis. Un viņš vienkārši viņu sauc, tā kā Papermani. Tā kā pasauc viņu. Nē, šeit bija vienkārši somu valoda. Ok. Labs, kāpēc ne? Pagriezies. Pam. Varbūt tev ir kāds joks no tavas stāvizrādes, ko tu gribētu mums izstāstīt? Viss tur ir tāpšanas stadijā, tāpēc jāsaprot, redzi, dramaturgiskā dinamika, kā visu salikt. Jo... Cik skaisti tu pateici. Jā, mēs ar Artūru Dīci, manu kursa biedru, kolēģi, draugu, profesionālu dramaturgu strādājam pie šī kopā, lai viņš man palīdzētu sakārtot šo visu pareizi. Jo, protams, es varu izstāstīt savus tur miljonus stāstus, krustām, šķērsām, haotiski, bet tas viss kaut kā tomēr saliekās, ir jāatrod kaut kāda virstēma, vadmotīvs, un tad var tos sidelēnus uztaisīt. Un tāpēc, nāciet ciemos, tad dzirdēsiet. Okay. Tu atceries, kā tu atnāci uz pirmajām prāta spēlēm? Es neatceros, kuras no tām bija pirmās. Tas ir viens. Otrs, es ļoti gribētu to darīt regulārāk, bet kamēr ir bērni, man ir prāta spēles mājās katru vakaru. Bet tas ir žanrs, kas man ļoti patīk. Un, es atceros, ka es ļoti labi pavadu katru reizi laiku, kad es atnāku uz prāta spēlēm. Jā, reiz ne. Uzvarēt, tad iemācīties. Un tas ir pats skaistākais. Jo man šķiet, ka es dažkārt esmu redzējis prāta spēlēs kompānijas, kuras tiešām nāk uzvarēt. Man ir tāds, bišķi nomierināties. Hei, mēs te labi pavadām laiku, tā kā nevajag pavisam varīt. Ak, nē, mēs nedabījām 7 punktus, bet 6 viss slikti. Man tāds, come on! Es atceros, mēs dabījām vienreiz bija multeņu rauns. Un iepriekšējais bija kaut kāds kosmosa rauns, kur tur citi tur, 7 punkti, mēs zinājām šito galaktiku un to tur planētu, kas izdzisa. Mums tāds, come on! Un ir tas multeņu rauns, un mums tāds, mēs esam vieni no retiem, kas dabūs 7, un tā kosmosa komanda dabū 1. Mums tāds, tā tad mums ir tēmas, kurās mēs esam naži. Man liekas, tas jau vairāk par kopā būšanu. Nevēlti jau tur 6 tā nāk spēlēt, nevis tur viens pats. Viens no maniem iepriekšējiem viesiem bija Māris Mičerevskis, un viņš arī stāstīja par to, ka viņš nāk uz prāta spēlēm ļoti labi pavadīt laiku, labu draugu kompānijā, ka tā uzvara nevienmēr ir tas primārais. Tur tā lieta mums bija, komandas nosaukums viens, bet mums tur pamainās dalībnieki, kāds tiek, kāds netiek, draugi. Pamainās pie galdiņiem un bija, es atceros, viens rauns par sieviešu rokas somiņām, kas izrādās tur pasaulē. Dažas somiņas ir iemantojušas arī vārdus. Dažas aktrises, šīs somiņas sauc par aktrisēm un tā. Bija labākā drauga sieva, kura zināja visas atbildes, un mēs pārējie 5 vienkārši sēdējām, un viņu tā, ko? Ja uzdod jebkuru jautājumu, tāda tā un tā, šita Grace Kelly, šeit tur princese tāda un tāda, mums vienkārši sēžam acīm vairāk, un viņa zina vienkārši šo random lietu, viņa zina šo rokas somiņu vēsturi, tā ir viņas tēma, un tad tu saproti, cik vērtīga ir tā komandas dažādība. Šie 6 cilvēki, katram ir cita specialitāte, un kopīgi jūs tiekat līdz tai uzvarai, līdz tiem 7 punktiem. Un tas ir ļoti spilgts piemērs par to, ka, cik forši, ka mēs esam daudz un dažādi, un katrs var atbildēt par kaut ko citu. Es pat vienreiz, man liekas, neatceros, vai tevi vai to kolēģi strīdējos, tikai tāpēc, ka bija man šķiet jānosauc Dailes teātra tā gada jauniestudējumu skaits vai kaut kas tāds. Un
līdz jums bija nonākusi informācija par vienu jauniešu dēļ mazāk, bet es zināju to vienu, kas ir vairāk, un es atceros, ka jūs man piešķīrāt to punktu, tāpēc, ka būtu jocīgi, jūs man neticētu. Nē, zini kā, mēs veidojot šīs spēles, mēs izmantojam publiski pieejamo informāciju. Nu. Un zinot, ka tu esi tajā visā iekšā, tad mēs zinām, ka tu zinās vairāk. Nu, protams, jā, man liekas, pagaidām, ka jūs to šito izlaidāt. Bet tajā pašā brīdī es domāju, pats jūs tik rūpīgi gatavojaties. Varbūt es kaut ko nezinu. Tā kā es sācu jau šaubīties. Mēs taisījām arī Dailes teātrim spēli, un viens no jautājumiem bija par to, cik stāvi ir Dailes teātrī. Es neatceros. Daudz vairāk nekā cilvēkiem šķiet. Jā. Tā ir. Ja rēķina 2 pagrabstāvus, nu labi, tur viens tā kā pusstāvs sanāk, tad būtu 12,5. Jā. Parasti saka, 3-4. Cik Jā, 12 stāvi. Tas man tāds šoks bija. Bet tie tādi stāviņi, kā virs skatuves tu ej, tie griezti ir, 2 metri, man šķiet. Labi, tur citās telpās vairāk, bet stāvi pēc skaita, 12,5. Ginta, ka jūs seriāls filmējat, kā jums ir? Jums pašiem ar savu apģērbu jānāk ir vai jums iedod? Nekādā gadījumā. Vienreiz zvanīju un prasīju, neteikšu, kurš tas būtu seriāls, lai nevienu neaizvainotu, bet man neatceros, vai ziņu uzrakstīju vai piezvanīju, vai es varētu atbraukt. Es varu paskatīties, kas man ir mājās. Man kādā sakarā? Tā kā ir seriāls, ir projekts un budžets, kur ir kostīmu nodaļa, vispārējais. Tad man jābrauc arī savu kameru. Vai kā? Es domāju, ka tā nav norma. Kas tā nevajadzētu patīk? Seriāli vai teātris? Nevar salīdzināt. Tās ir dažādas pasaules seriāli, skatuve. Tas ir 3 dažādas pasaules ar saviem katra citu skaistumu savu. Tas neliekās blakus. Kurā seriālā tev patīk vislabāk filmēties? Es domāju, ka tas atbildošo jautājumu slēpjas nākotnē. Man patiks vienā seriālā visvairāk filmēties, jo šobrīd ir bijusi pieredze ar seriāliem, kas ir masveida produkcija. Līdz ar to tas darba režīms tur ir citādāks. Bet atbildot šo, es paralēli atcerējos, ka man bija gan iespēja filmēties daudz sēriju filmā, ja varam to nosaukt par seriālu Emīlija Preses karaliene. Tad es mainu savu atbildi un saku, ka tā bija mana labākā pieredze. Un tas man ļoti patika, jo tas ir kino žanrs seriāla formātā. Tev ir kādreiz bijis tā, ka veikalā pienāk klāt un tevi uzrunā kā kāda seriāla personāža? Ir bijis, jā, un tad atkarībā no tā personāža, ko viņi viņuprāt uzrunā, es attiecīgi arī reaģēju. Jo, ja tas ir kaut kas, kas bijis pirms 12 gadiem, tad man ir mazliet žēl, ka cilvēkam nav citu asociāciju ar mani kā tikai šī. Savukārt, ja tas ir kaut kas svaigs, tad jau droši vien tas ir vairāk tā kā kompliments. Kaut kādas humoristiskas reizes arī bijušas? Pirmā, kas man nāk prātā, bija Briāna Rimī, kur es eju un man pretī nāk 2 meitenes. Nevis pretī nāk, bet viņas ir apstājušās. Un es eju tā kā garām, un viena ir ar muguru pret mani, un tā, kas man ierauga, viņa tā ieslēdzās tālie, un viņa sitē tai otrai tā, skaties, nu. Un es tikmēr eju tā garām, un viņa tā arī neatcerējās, nekā mani sauc, jo vienīgais, ko viņa pateica, tas bija tas tur, tas tur. Un visi neko citu arī nespēja atcerēties tajā šokā. Līdz ar to tā meitene, kas mani neredzēja, neuzzināja, par ko bija šis satraukums. Ko, Ginta, paldies tev par sarunu, paldies, ka piedalījies mūsu laboratorijā, un tiekamies jau prātspēlēs un arī kādā teātra izrādē, un, protams, arī tavā stāvizrādē. Paldies!